Uz šī pacēlā ir bijušas daudz un dažādas automašīnas, un kādas tikai te vēl būs, pat bail iedomāties. Nē, kas nu tur bail? Jānis Avotiņš, kurš ir Avakāru un Crown ropaži vadītājs, nojauš, kādas te vēl tās automašīnas būs. Kā tu domā, būs sarūsējušas vai būs nesarūsējušas? Es domāju, ka viņas būs dažādākas. Būs dažādas. Tā kā gan jaunas, gan lietotas kādu laiku. Ja? Tas tāpat tās kā šī jau ir krietni lietot. Dzīvi izbaudījusi. Izbaudījis 20 gadu. Oho, bet izskatās kā jaunais, tev teiktu. Un 12 Latvijā. 12 no tiem Latvijā. Tātad sāli arī pastrēbusi. No ritīgi. Man ļoti gribētos saprast, kurā vietā tas krons tiek sapūsts, kur viņš vispār te, šobrīd man izstāsta, ka viņš ir visur, bet droši vien, ka tā nav, tāpēc tev varbūt tās ir tāda iespēja parādīt ar pirkstu īpaši apdāvinātiem. Nav nekas šeit melns, jā? Nē. Nekas nav melns. Nē. Šie alumīnija detaļas ir alumīnijas, un kas tur? Kas nav alumīnijas? Pilnīgi noteikti nav alumīnijas. Kāpēc pūš uz alumīniju? Ja? Jā. Uz šiem, tie ekrāni saucamie. Jā. Ir ļoti svarīgi viņus apstrādāt. Pirmkārt, alumīnijas arī rūsē. Ja? Jā. Otrs, šeit ir tādi nepareizi savienojumi, bet tas ir visām mašīnām. Ja? Šeit ir alumīnijas, tur ir dzels un šitā ir cinkota šaibīte. Ja? Un tas viss kopā? Un tas viss kopā ir šausmas. Jo viņiem tad izrūsē šeit tādi caurumi, un tad viņi krīt nost. Redzi, tās ir oriģinālās šai mašīnai. Ja? Tāpēc, ka katru gadu viņi tiek apstrādāta, un visa viņi tiek apstrādāta. Bremžu trubiņas, degvielas trubiņas, visas tiek nopūstas. Ja? Šeit nav neviena trubiņa mainīta. Tā kā bija? Jā, 20 gadi. Ja? Tā ir. Mēs pūšam aizmugurē, teiksim, arī visu ritošo daļu, priekšā visu ritošo daļu. Tur, kur ir lielie silent bloki, kas ir gumijas un dzelzs. Arī šai mašīnai neviens lielais silent bloks nav mainīts. Kas notiek jau šo te trāpa virsū to, kas paliek karsts? Tas, kas paliek karsts, nevajag uz viņu pūst. Bet ja trāpa, tad viņš tikai nosmird un viss. Viņš nosmird Crown T40, viņš... Ar liesmu nedeg. Ar liesmu nedeg. Viņš ir nedegošs, viņš nožūs. Karstumā izžūst viss, ja? Jā. Un viņš nekāda vaina nav, bet speciāli uz izpūtē nav jāpūž. Kāpēc te tik daudz caurumu? Te caurumu, tur tas ir, lai tek ārā vai lai var dabūt iekšā? Tas ir, lai tek iekšā un ārā. Tas ir tās stiprinājums īsi. Tanīs visās ir iekšā sapūstas krons, ja? Šeit visur. Tad šitas viss no iekšpuses ir pilns ar kronu. Apstrādāt. Viņš nav pilns. Nē, nežļunkājās, bet migla. Tad ir daudz, jā. Bet viņš tāpat kā te ir, es nosmērēšu pirkstu smuki. Jā. Un viņš nav ne melns, nekāds, viņš vienkārši, viņš ir taukains. Tagad ir janvāris. Jā. Tas ir no septembra. Viņš tāds ir, jā. No septembra pagājuši. Viņš šeit ir. Viņš šeit ir, jā. Sāļš, jā, apmēram, jā. Kurš no visa tā, ko mēs te redzam, ir slieksnis? Slieksnis? Viņš būs tur tanī malā, redzit? Šitas ir slieksnis un tas ir slieksnis. Jā. Un tur arī tā kā iekšā var dabūt visu. Protams. Un to jūs arī to no augšas taisam. Tas nav no šejienes. Tas ir no augšas. Jāni, vai tu mums no augšas kādreiz arī parādīs, kā tas viss notiek? Kā, parunāsim. Jā, viltīgais. Automobīlim vai viņam ir pusgads, vai viņam ir 50 ar pusgadi, viņam ir jāizskatās plus mīnus šādi. Jā. Bet ir vietas, teiksim, kas skalvojās nost. Ir pie riteņiem aizmugurējiem, ja, tur tā ritošai. Jā. Tur ūdens ar smiltīm kopā skalojās, bet var paskatīties, tur nav nekāda vaina. Caurumu tur nav. Caurumu nav. Jā. Šai mašīnai rūsiņas ir tieši tik daudz, cik viņas ir pa dzīvi. Otrs,
Visu mūžu tev nebūs mašīna. Nu, ja. Izņemot, tā kā tev būs. Arī nebūs, bet mēs ļoti labi spējām viņu pasargāt, lai ilgāk dzīvot. Tas ir pats galvenais, ilgāk dzīvot.